Sveiki! Šoreiz es gribu uzsākt pavisam jaunu tēmu un plašu tēmu, un tā ir par atšķirībām vīriešu un sieviešu psiholoģijā. Ko lai saka, kad jau fiziski vīrietis un sieviete ir atšķirīgi, un tāpat atšķirība ir arī mūsu domāšanā, mūsu uztverē un mūsu psiholoģijā. Un nezinot šīs atšķirības, mēs ļoti bieži pieļaujam kļūdas attiecībā vienam pret otru. Jā, jo uz attiecībām mēs skatāmies no sevis, no tā, kādi esam mēs, kā mēs reaģējam, kā domājam. Un attiecībās reaģējam, jā, un lietas tieši no savas puses. Un zinot šīs psiholoģiskās atšķirības, kuras patiešām ir ļoti atšķirīgas, jā, mēs varam izvairīties no daudzām problēmām, no konfliktiem, no nesaprašanās, nesaprotot vienam otru. Tādā veidā izvairīties no problēmām un varbūt pat izvairīties no šķiršanās. Šoreiz es gribu pastāstīt vairāk taisnīgi par vīriešiem, kādi ir vīrieši, kur ir viņu atšķirība. Vīrieši ļoti augstu vērtē spēku, zināšanas, prasmi un panākumus. Lai arī ko viņi darītu, ar to, ka viņi kaut ko dara, viņi pierāda sevi. Un tādā veidā attīsta savu spēku un prasmi. Vīriešu pašapziņu nosaka spēja sasniegt rezultātu. Kā to lai vairāk paskaidro? Viņi vairāk ir fokusēti uz sasniegt savus mērķus, gūt zināšanas, gūt jaunas prasmes, un sasniegt jaunus panākumus. Tāda ir viņu psiholoģija, viņi uz to ir fokusēti, un tas viņiem ir ļoti svarīgs. Un tas arī ir tas, kas nosaka viņu pašapziņu. Un galvenokārt lielāko apmierinājumu sagādā tieši panākumu un mērķu sasniegšana. Un to ļoti labi var redzēt, piemēram, viņu apģērbā. Jo ļoti daudzas profesijas vīriešu, ja, kur tiek lietotas dažādas formas tērpi. Tie ir zaldāti, policisti, ja, ugunsdzēsēji, tāpat visādi veida direktori, ja, visur tiek pielietots, kā varētu teikt, speciāls apģērbs. Un tāda veida profesijas ir ļoti daudz. Viņiem svarīgākas ir nodarbes brīvā dabā. Ir diezgan daudz vīriešu, kas nodarbojas ar dažādu veidu aktivitātēm, piemēram, makšķerēšana, medības, kaut kādi sporta veidi, jā, mašīnu sporta veidi. Viņiem ir svarīgas tādas lietas. Viņus vairāk interesē ziņas, sports, laika prognozes. Viņi mazāk interesējas par citādākām lietām, kas varbūt sievietēm ir svarīgākas. Viņus vairāk interesē priekšmeti un lietas, nevis cilvēki un jūtas. Tāpēc arī, teiksim, liela daļa
vīrieši ir vairāk fokusējušies, ja, lai radītu kaut ko jaunu, kaut kādas jaunas mašīnas, jauni izgudrojumi, ja. Viņa psiholoģija, viņa prāts vairāk ir fokusēts, vairāk ir aizņemts ar tādām lietām. Viņu prāts nav aizņemts ar interesēm, ar jūtām. Jūtas, tas ir svešvārds priekš vīrieši. Vīrietis, tas patiesībā ir prāts. Vīrietis, tas ir prāts. Tur nav jūtu. Kā salīdzinājums, jā, viņas, piemēram, neinteresē kā mīlestības romāni, pašizglītošanās grāmatas, jā, vai tādi žurnāli kā Psychology Today, Self, People. Viņi nelas tādas, tā kā tenku žurnālus, jā, tādus rakstīņus par cilvēkiem. Viņiem interesē pavisam citādākas lietas. Vīriešiem ir ļoti svarīgi sasniegt savus mērķus, jo tādā veidā viņi tā kā apliecina sevi un pierāda sevi, un tad, kad viņš sasniedz savus mērķus, viņš ir apmierināts ar sevi. Mērķu un panākumu sasniegšana vīriešiem ir ļoti, ļoti svarīga. Tā ir tāda tā kā vadoša lieta, varētu teikt. Un viņi ļoti arī lepojās ar to, ka viņš taisni pats var sasniegt kaut kādus mērķus un panākumus, ka viņš to ir izdarījis pats, bez citu palīdzības. Tādā veidā viņš apliecina sevi, savas prasmes, savas spējas, savu spēku. Un tieši šī iemesla dēļ te arī ļoti bieži rodās nesaprašanās konflikti. Mums sievietēm ļoti gribās vīriešu kaut kā pamācīt, pateikt kādu padomu priekšā. Mēs tādā veidā rūpējamies, izrādam rūpes, mīlestību, ja, rūpējoties par otru, palīdzot tādā veidā otram. Bet vīriešiem tas nepatīk. Viņi ar visām lietām grib tikt galā paši. Ja viņiem rodas problēmas, viņi parasti ar tām cenšas tikt galā paši, jo tā viņš apliecina savu spēku, savas prasmes, tā viņš apliecina sevi kā vīrietis. Un uzbāzties vīrietim ar nelūgtu padomu nozīmē paust, ka viņš pats nezina, kas jādara, vai nespēj to izdarīt. Tā kā uzbāžoties mēs vīrietim ar saviem padomiem, ar savajām idejām, ar savām domām, ja, tādā veidā mēs it kā apliecinām to, ja, ka viņš kaut ko nezina, ka viņš kaut ko neprot, ka viņš nemāk, ja, ka viņš, nav noderīgs, nav vajadzīgs. Un tā mēs tikai nodaram ļaunu. Mēs to darām, protams, aiz labām domām, jo tādas esam mēs. Ja, bet mēs, kā vīrietim, ja, ar viņa psiholoģiskajām īpatnībām un atšķirībām, patiesībā viņam nodaram ļaunu. Pieļaujam kļūdu, un tā rodās nesaprašanās, domstarpības. Un tā kā vīrieši parasti mēdz tikt galā ar problēmām paši, viņi tos risina, ja, un viņi vēlas risināt viņus paši saviem spēkiem. Un viņi arī par to nemēdz runāt. Viņi sāk par tām runāt tikai un vienīgi tādā gadījumā, kad pats kādu lietu, kādu problēmu nespēja atrisināt. Un tikko viņš sāk par to runāt, tas ir kā sava veida uzaicinājums otram cilvēkam, ja,
ka man ir vajadzīgs padoms, man ir vajadzīga palīdzība, ja? Un tikai tad viņš dalās ar savu problēmu, ko viņš pats atrisināt nevar, un tas no vīrieša viedokļa tiek uzskatīts kā savu veidu uzaicinājums viņam palīdzēt, dot viņam padomu, dot viņam atbalstu. Līdz ar to otrs cilvēks arī ir pagodināts, ja, ka vīrietis ir viņam lūdzas padomu. Un tas ir arī otram cilvēkam savu veidu tāds tā kā pagodinājums, ja, ka viņam tiek lūgta palīdzība, lūgts padoms, palīdzēt atrisināt problēmu. Un tad, kad vīrietim palīdzība tiešām ir vajadzīga, tad prasme to saņemt ir gudrības izpausme. Ja, arī mācēt, prast to, palūgt kādam, ja, tas ir arī savu veidu spēka gudrības izpausme no vīrieša puses, jo patiesībā vīriešiem, es tā domāju, pavisam nav viegli lūgt kādam padomu, jo viņš grib tikt ar visu galā pats, visus mērķus, visus panākumus, visas problēmas atrisināt pats ar saviem spēkiem. Un tas, ka ja viņš nevar kādu problēmu atrisināt, ja, kaut ko izdarīt, kaut ko sasniegt, ja, tā ir savā ziņā no viņa skatījuma, no viņa puses tāda tā kā vājuma izpausme, ja, tā kā neprasme, nezināšana. Un tāpēc arī viņam varbūt ir grūti reizēm lūgt pēc kādu padoma, grūti stāstīt kādu savu problēmu, ko viņš nespēja atrisināt, un viņam ir vajadzīga palīdzība tajā. Un šī vīrieša īpatnība ļoti bieži ir attiecībā ar mums sievietēm rada arī nesaprašanos, ja, kad mēs kaut ko gribam pastāstīt, kaut ko parunāt, ja, mēs varbūt gribam tikai kaut ko pastāstīt, ja, pastāstīt par savām problēmām, bet vīrietis no sava skatījuma punkta to uzskata kā uzaicinājumu palīdzēt, rast risinājumu. Un tad, kad vīrietis piedāvā mums sievietēm risinājumu, un mēs to nepieņemam, mums tas nepatīk, mēs turpinām runāt par problēmām un tā tālāk, tad vīrietis šajā gadījumā jūtas nespēcīgs, nevajadzīgs, ja? Viņš piedāvāja atrisinājumu un tas netika pieņemts. Tas viņā sāka radīt tādas sajūtas, ja, kā nevajadzīgs, ja? Neatzīts, nenovērtēts. Viņš centās, bet nepieņēma. Un arī šajā ziņā bieži vien sāk rasties kaut kāda konflikta problēmas attiecībās, nesaskaņas, nesaprašanās. Un šajos gadījumos, kad mēs sākam runāt, sākam kaut ko stāstīt, ja, un viņš nāk klajā ar kādu savu risinājumu, tas ir veids, kā viņš izrāda savu mīlestību un cenšas palīdzēt. Tas ir viņa mīlestības izpausmes veids, viens no veidiem, palīdzēt otram cilvēkam rast problēmas atrisinājumu. Bet bieži vien mēs, kā sievietes, mēs jau nemaz neprasām, mēs tikai gribam pastāstīt, tikai gribam parunāt, tikai gribam kaut ko pateikt. Mēs nevēlamies no viņa problēmas atrisinājumu patiesībā. Un līdz ar to tad, vīrietis savā ziņā ir tā kā vīlies, ja, ka viņš domāja, ka tiek gaidīts problēmas atrisinājums, bet patiesībā tas nemaz nebija vajadzīgs, ka to patiesībā nemaz sieviete no viņa negaidīja. Un te rodās konflikta problēmas, nesaprašanās un nesaskaņas. Vīrietis grib, lai sieviete justos labāk, piedāvājot savu atrisinājumu. Tāpēc risina viņas problēmas. Viņš grib būt noderīgs. Viņam šķiet, ka viņu novērtēs,
Līdz ar to viņš būs sievietes mīlestības cienīgs. Bet tad, kad sieviete šo atrisinājumu nepieņem, jā, kā noraida, jā, nu, tad viņš jūtās kā jūtās, nevajadzīgs, jā, nenovērtēts, neatzīts. Un šīs bieži vien ir, dēļ šīm atšķirībām, ja kādas esam mēs sievietes un kādi ir vīrieši, dēļ tā ļoti bieži rodās kaut kādas nesaskaņas, nesaprašanās, ja, ka liekas mēs burtiski runājam pilnīgi kā dažās valodās, ja mēs sievietes no vīrieša gaidām vienu lietu, bet viņi piedāvā mums pavisam kaut ko citu. Vīrieši no mums gaida kaut ko citu, bet mēs piedāvājam to, ko mēs protam dot, jo mēs otram cilvēkam dodam to, ko mēs paši mākam, ko mēs zinām, jā. Nu, tā ir mūsu būtība, kāda mēs esam. Mēs sievietes esam savādāks un viņi savādāki. Viņi mums piedāvā to, ko viņi māk, kā viņi uztver, kā viņi saprot, ja, no viņu skatījuma. Un mums tajā brīdī tas patiesībā nav vajadzīgs. Mēs gaidām pavisam kaut ko citu. Un te arī izpaužās tās atšķirības starp vīrieti un sievieti. Atšķirības psiholoģijā, un tās ir ļoti lielas atšķirības. Šī bija reizīte par vīriešiem. Nākošajā video būs par sievietēm. Kādas esam mēs sievietes? Interesanti.